Man ir tāds slepnais teiciens, ja es zinu kādu uzņēmumu ar ļoti sliktu kultūru un ļoti augstām algām, tad ir jautājums, cik maksā tev dvēsele, vai ne? Cik tu esi gatavs? Tas vairs nav slepenais teiciens, jā. Runāt par naudu nav viegli. Vēl grūtāk ir runāt par savu algu. Kad prasīt algas pielikumu? Vai prasīt pašam, vai tomēr gaidīt, ka tevi uzrunās? Mani sauc Ginta Zemgale, esmu bankas Citadele Baltijas klientu pieredzes vadītāja. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi savu kolēģi Antu Praņēviču, Citadeles grupas personāla daļas vadītāju, lai parunātu ne tikai par cipariem, bet arī par cilvēkiem. Un kā sarunas par naudu var ietekmēt mūsu attiecības darbā. Sveika, Anta! Sveika! Pirmais jautājums, manuprāt, tāds diezgan plašs, bet nemazāk svarīgs. Kādi būtu tie tavi ieteikumi, kā runāt ar savu vadītāju par algas pielikumu? Pirmais ieteikums – pilnīgi noteikti runāt, pilnīgi noteikti iziet uz sarunu. Bet tāda liela vispārīga atbilde nav. Ir vairākas lietas, kas ir jāņem vērā. Ir pilnīgi noteikti sarunai ir jāsagatavojas. Pilnīgi noteikti ir jāpasaka iepriekš vadītājiem, es vēlēšos ar tevi parunāties par atalgojumu jautājumiem. Vai mēs tam varam ieplānot laiku? Vai nosaukt kādus ciparus konkrētus jau tajā pirmajā sarunā? Pirmajā sarunā, tajā brīdī, kad saka, sveika, vai mēs varam ieplānot sarunu par manu algu un uzreiz saukt ciparus, es teiktu, ka drīzāk ne, ka vislabāk ir tad, ja abas puses ir varējušas sagatavoties un abām pusēm ir bijusi iespēja apdomāt, ko mēs viens otram varētu teikt. Ideālā gadījumā ir šis uzaicinājums uz sarunu, ka saruna nenotiek gaitenī vai nenotiek vienkārši garām skrienot vai liftā. Starp citu, man gribētos parunāt par šo jautājumu, vai tipiski, kā tas īstenībā ļoti bieži notiek, ir man ar vadītāju runājam par darba jautājumiem un beigās 5 minūtēs tad mēģinam iespiest sarunu par naudu. Līdz ar to, pirmais ieplānojam, otrais sagatavojamies, un tā sagatavošanās arī var būt ļoti daudz līmeņos. Tā ir gan sagatavošanās tā kā faktiskā izteiksmē, kas man ir šobrīd, ko es esmu panācis, kādi ir apstākļi, kāpēc es šo sarunu vēlos veikt šobrīd. Gan arī emocionāli sagatavoties pašam vairākiem scenārijiem. Jā, mēs vienojamies tieši par to, ko es vēlējos, vai nē, mēs nevienojamies par to, ko es vēlējos, un kādi tad ir papildus varianti, uz ko mēs vēl varam iziet. Man patīk dzirdēt, ka tu piemini arī tādu vienu no biežākajām kļūdām, ka parasti par to algu mēs tikšanās laikā ar savu vadītāju, kur ir paredzēts laiks, vai ne, pārunāt lietas, kas notiek ikdienā. Mēs atvēlam ļoti mazu laiku, bet tevis pieminētais ļaut sagatavoties arī šim vadītājam, šim sarunai, un varbūt tas viņam arī palīdzēs sagatavot piedāvājumu, vai ne? Kas būtu tā lieta, ko noteikti nevajadzētu darīt, runājot par naudu ar savu vadītāju? Tur ir vairākas. Viena lieta – nevajadzētu sākt piesaukt kolēģu algas. Tāpēc, ka pat ja mēs esam runājuši ar kolēģiem par algām, pat ja mēs esam uzzinājuši no kādiem citiem kanāliem, kādas ir kolēģiem algas, tajā brīdī, kad mēs ar vadītāju runājam par atalgojumu, mēs runājam par savu atalgojumu. Mums nav jāsalīdzinās ar citiem. Otra lieta ir iziet uz pārāk lielām emocijām, es teiktu. Sarunas par naudu var kļūt emocionālas. Abām pusēm, gan vadītājiem, gan darbiniekam, tas var būt emocionāls temats. Tajā brīdī, kad mēs jūtam, ka tā saruna kļūst pārāk emocionāla un ka ir grūti noturēt vai no aizvainojumu, vai no apvainojošus vārdus vai ko citu, es ieteiktu paņemt pauzīti, nomierināties abām pusēm un atgriezties pie sarunas jau mierīgāk. Tas noteikti. Nevajadzētu iziet uz šantāžu. Tā ir vēl viena sliktā prakse. Tie būtu tādi, laikam, trīs pirmās lietas, par ko es iedomātos. Vai tu esi novērojusi, kad arī šajos jautājumos par algas pielikumu ir novērojams kādas dzimuma atšķirības, piemēram, ka vīrieši ir drosmīgāki un nāk un prasa to algas pielikumu un sievietes savukārt mazāk?
Kāda ir tā tava pieredze? Jā. Un, teikšu godīgi, šobrīd runāšu no tirgus prakses, no tā, ko mēs esam redzējuši dažādos pētījumos. Un pētījumos, protams, parāda, ka vīrieši daudz biežāk uzsāk šo sarunu, daudz biežāk iet paši proaktīvi jautā algas pielikumu, un sievietes daudz biežāk sagaida, bet mani taču novērtēs, un tad viņi paši nāks un man piedāvās algas pielikumu. Tā pilnīgi noteikti ir vairākos pētījumos pierādīta tāda tendence, ko mēs redzam darba tirgū. Otra lieta ir, ka arī dažādi vīrieši un sievietes reaģē tajā brīdī, kad viņiem piedāvā algas pielikumu. Es esmu personīgi dzirdējis, ka sievietei pasaka, ka jā, rekur no nākamās mēneša tev būs plus 10% pie algas, un viņi saka, bet man jau nauda nav svarīga. Un tad ir tāds darba devējs tāds paliek, es taču tevi šobrīd ļoti novērtēju, es par tevi cīnījos, lai šo, tas ir liels pielikums, lai šo izcīnītu un viss. Un tas tāds tā kā atmet atpakaļ, šis nav svarīgi. Tajā pašā laikā no vīriešiem daudz biežāk saka, ka tev ir šāds pielikums, un viņš tā, tikai, jo es biju gaidījis 2 reizes vairāku, vai kāpēc es nevaru dabūt vairāk. Tā ka, būsim godīgi, ir. Bet aizspriedumi ir arī bieži vien, es gribētu domāt, ka aizvien retāk un retāk, bet ja mēs skatāmies uz pētījumiem agrāk, vai ja mēs skatāmies uz iemesliem, kas agrāk ir bijuši minēti, kāpēc mēs kādam liekam vairāk klāt un kādam mazāk, tad ir tādi sociāli aizspriedumi. Viņam taču jāuztur ģimene, un viņai taču ir vīrs, kas varētu par viņu parūpēties. Varbūt tad tagad pieliksim mazāku algas pielikumu vai aizspriedumi. Viņa jau tāpat gan jau drīz sāks plānot ģimeni, tad varbūt tagad tik daudz arī nevajag klāt. Tā ka tie aizspriedumi, kas mums sēž iekšā dēļ dzimuma, bieži vien ir pilnīgi neapzināti, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka gan darbinieks ejot uz sarunu pārbauda, vai gadījumā man nav kādi no šiem dzimuma stereotipiem iemetušies, gan arī vadītājs padomā, vai tas atalgojuma pielikums, kas tiek piedāvāts vienam un otram darbiniekam, ir bijis gana dzimuma neitrāls vai gana taisnīgs, tieši skatoties uz paveikto, uz ieguldījumu un nevis uz kādām citām sociālām lietām fonā. Šis ir ļoti labs aspekts, kam tu pievērsi uzmanību, ne? Arī, jo šādās sarunās tam personīgajam viedoklim vai personīgajam redzējumam droši vien jābūt otršķirīgam. Tu pieminēji par to, kad sarunās par algu ar vadītāju mēdz varbūt būt gadījumi, kad darbinieks salīdzina savu algas diapazonu vai algu ar cita kolēģa algu. Kā tu kopumā vērtē šādas situācijas? Redz, tā salīdzināšanās ar algu var būt gan uzņēmuma ietveros, ka es esmu aprunājies ar saviem kolēģiem, noskaidrojis un salīdzinu tieši ar kolēģiem. Viņa var būt arī salīdzinājums ar darba sludinājumu, kur es jau a priori pieņemu, ka ja es pieteiktos uz šo darba sludinājumu, es viņu noteikti dabūtu un noteikti augstāko robežu. Kaut arī tas absolūti nav garantēts un neviens nav pateicis, ka tā tas notiktu. Gan arī salīdzināšanās ar savu draugu loku. Mans kaimiņš teica, ka viņš tajā un tajā uzņēmumā saņem tik un tik, tātad man noteikti arī ir jāsaņem tik un tik. Nesalīdzinot bieži vien, ka gan kolēģis, gan kaimiņš, gan darba sludinājums var būt absolūti par citādāku darba saturu vai absolūti citādākam pienākumiem vai citādāku darba apjomu. Nesalīdzinot arī to, cik labi vai slikti šis pats kaimiņš, draugs vai kolēģis veic šo darbu, cik stundas viens otrs ieguldās un vai kāds ir darba rezultāts. Jo nevienmēr ieguldītās stundas arī parāda darba rezultātu. Lūk, tā kā es teiktu, ka tāda salīdzināšanās ar citiem, mums viņa ir dabiska tieksme, bet labāk tomēr būtu mērīt pret uzstādītajiem mērķiem, pret to, kas no amata tiek prasīts, pret to, kas ir runāts iepriekš ar vadītāju, kas man būtu jāizdara, kas man būtu jāsasniedz un uz ko es varu cerēt. Tas, ko tu piemini, mana alga par paveikto darbu, vai ne? Vai to pievienoto vērtību, ko es sniedzu organizācijai. Vai mēs varam atšķirt kaut kā situācijas, kad par algu jautājumu man ir jāvēršas pie man tiešā vadītāja, un kad savukārt man būtu jādodas pie personāla daļas? Es gribētu mudināt, ka visbiežāk ir jāvēršas tomēr pie tiešā vadītāja. Un, protams, ka organizācijas ir dažādas, un ir organizācijas, kur tiešais vadītājs nezina savu darbinieku algas, kur ir komandu vadītāji, un viņi
viņiem ir jāorganizē darbs, bet viņi nepieņem lēmumu par algām. Tad var vērsties arī ne uzreiz pie personāla daļas, bet, piemēram, pie nākamā līmeņa vadītāja, kurš tad pieņem lēmumus par algām. Ja gadījumā šis vadītājs nebūs gatavs sarunai, viņš tik un tā nāks pie HR. Tā kā tas ir vadītāja rokās arī atnākt pēc tam pie personāla vadības un izrunāt jautājumus un dabūt atbalstu. Pie personāla vadības vajadzētu vērsties tad, ja ir kāds ļoti liels samildzis konflikts, kad jau mēs saprotam, mēs savā starpā viņu vairs nevaram atrisināt, mums ir vajadzīgs viedoklis no malas, mums ir vajadzīgs mediātors. Mums ir vajadzīga palīdzība, lai šo risinātu jau ar kādu trešās puses iesaisti. Tad personāla daļa lielākoties pilda tādu atbalsta funkciju starp tiešo vadītāju un darbinieku, un vienmēr tāpat ir iesaistīta šajos algu jautājumos, vai ne? Es teiktu, ka teikt vienmēr, un visās organizācijās droši vien, ka ne. Ir organizācijas, kur būtu arī citādāk, bet lielākoties jā. Būs arī noteikti organizācijas, kur aizies darbinieks pie sava vadītāja un viņš teiks, ej pat aizno uz HR, es neko nezinu. Bet lielākoties, visbiežāk jau tomēr tā ir saruna darbiniekam starp savu tiešo vadītāju, un tad personāla daļa nāk ar datiem, nāk ar atbalstu, nāk ar padomu. Bet jā. Labi. Kā tu domā, cik daudzas, vai, piemēram, kādas tieši iekšējās kultūras problēmas mēs varam atrisināt ar algas pielikumu vai prēmiju? Šis ir labs jautājums. Jautājums, par ko var padomāt nedaudz dziļāk. Man ir tāds slepnais teiciens, ja es zinu kādu uzņēmumu ar ļoti sliktu kultūru un ļoti augstām algām, tad ir jautājums, cik maksā tev dvēsele, vai ne? Cik tu esi gatavs? Tas vairs nav slepenais teiciens, jā. Jā, bet agrāk viņš bija slepenais teiciens, jā, cik maksā tev dvēsele, cik daudz tu esi gatavs paciest dēļ augstākas algas. Es teiktu, ka situācijas ir ļoti dažādas. Ir cilvēki, kuriem šī augstākā alga ir absolūti būt vai nebūt jautājums. Kādreiz tas ir tiešām tādēļ, ka vēlas konkrētu dzīves stilu un vispārējais neinteresē. Citreiz tas ir tādēļ, ka, ģimenē var būt smaga slimība vai apstākļi tādi, ka tas augstākais atalgojums ir tik ārkārtīgi nepieciešams, ka tas ir būt vai nebūt jautājums vispār. Tā kā dažādās situācijās cilvēki ir gatavi paciest dažādus apstākļus. Protams, tad, kad situācija ir laba, tajā brīdī, kad ir iespēja arī iet un strādāt citādāk, tad visticamāk, ka gan lielāka prēmija, gan augstāks atalgojums būs īstermiņa risinājums, nevis ilgtermiņā noturēt lojālu darbinieku. Turklāt jautājums jau nav tikai par to, vai tu noturi darbinieku. Jautājums ir arī, cik labi darbinieks veic savus pienākumus, cik viņš ir iesaistījies, cik viņš ir gatavs dot organizācijai tālāk. Un šajā gadījumā visticamāk to dziļo iesaisti un vēlmi dot kaut ko vairāk organizācijai tikai par naudu arī nevar nopirkt. Tur ir jānāk arī kultūrai klāt. Paldies, ļoti labi atbildi, manuprāt, uz šo jautājumu. Vai tu varētu padalīties, kādi ir Latvijā biežākie iemesli, kāpēc cilvēki aiziet no darba? Vai tas ir kaut kādā mērā arī saistīts ar atalgojumu? Ne tikai Latvijā, bet arī visos globālajos pētījumos, tajā brīdī, kad darbiniekam uzdod jautājumu, kādēļ tu aizēji no darba, atalgojums vienmēr ir top 3, bet nekad nav top 1. Tā ka tie iemesli atkal katram ir nedaudz citādāki. Biežāk gan min to, ka nav varējis sastrādāties ar vadību vai vadītāju, un tas, ka vēlas citas izaugsmes iespējas, kas tajā brīdī organizācijā nav bijušas pieejamas. Atalgojums arī, bet tas arī bieži vien iet kopā ar šīm izaugsmes iespējām, un kādā reizē var būt arī galvenais iemesls, kur tad nevarēja saprasties ar vadītāju, kad nevarēja vienoties par to. Bet, kā jau minēju, es reti esmu novērojis, ka darbinieki iet projām no darba tikai dēļ atalgojuma. Biežāk tur tomēr ir arī bijis kaut kādi citi blakus apstākļi, un tad atalgojums ir bijis viens no, kas ir pamudinājis spērt nākamo soli vai tieši otrādi atturējis. Atalgojums, es domāju, arī ir viens no aspektiem, kas palīdz man pieņemt lēmumu gan stājoties darba attiecībās, gan arī pārtraucot tās. Kopš 2018. gada sludinājumos Latvijā ir jānorāda šis algas diapazons.
Un to arī viņi pieminēja kādu laiciņu atpakaļ. Kādi varbūt būtu tie tavi ieteikumi, ko tad darīt un ko nedarīt? Vai vispār ir iespēja saņemt to maksimālo, kas sludinājumos tiek norādīts? Un jā, kā to situāciju šajās pirmajās pārunās, kur es pretendēju uz konkrētu vakanci, es varētu vērst sev maksimāli labākajā gultnē? Tajā brīdī, kad mēs piesakāmies uz vakanci, mēs arī noteikti izvērtējam, cik mēs esam vai neesam kvalificēti un atbilstoši šai vakancei. Un, protams, izvērtējam to salīdzinājumā ar to, kāds darbs vai kāds atalgojums mums ir šajā brīdī. Tas, kas būtu jāņem vērā, ja es pretendēju uz amatu, kas ir augstāks par to, ko es ieņemu šobrīd, un man varbūt vēl nav visas kvalifikācijas, un es pieņemu, ka būs kandidāti, kuri būs atbilstošāki vakancei ar lielāku pieredzi, labākām spējām vai prasmēm, tad, protams, ka nosaukt nedaudz zemāku šo atalgojumu robežu var būt kā reizi faktors, kādēļ uzņēmums izvēlas. Labi, mēs investēsim jaunā censonī, bet līdz ar to mēs zinām, uz kādu laiku mums būs iespēja šo jauno censoni audzināt par nedaudz zemāku atalgojumu. Savukārt tajā brīdī, kad tirgū mēs skatāmies, mums vajag labāko ekspertu, tad droši vien, ka uzņēmums arī pats ir gatavs skatīties uz to diapazonu augšējo robežu. Bet tie, kuri ir skatījušies sludinājumus, viņi arī zina, ka tā atšķirība starp zemāko un augstāko robežu, kas ir norādīta sludinājumā, var būt milzīga. Un tad tā tik un tā ir minēšanas spēle, un tik un tā kandidātam vajadzētu arī mēģināt pašam novērtēt, kādas tad ir tās manas prasmes, cik atbilstoši es esmu šim amatam, un tad tajā reindžā vai tajā diapazonā mēģināt sevi ielikt pēc iespējas objektīvāk. Un, ja mēs paturpinam šo sadaļu par pirmajām intervijām vai pieteikšanos darbā, kas ir noteikti tās lietas, ko noteikti nevajadzētu darīt pirmajās intervijās? Saistībā ar atalgojumu, vai ne? Saistībā ar atalgojumu. Vai vispārībā? Labprāt dzirdēšu arī cits ieteikums. Es vairāk par atalgojumu. Viena lieta, ko noteikti saistībā ar atalgojumu nevajadzētu darīt pirmajās intervijās, ir izvairīties atbildēt uz jautājumu par atalgojumu. Tādēļ, ka cilvēkiem, kuri intervē, viņiem būs, viņi saliks labās īpašības, sliktās īpašības, kas patika, kas nepatika, un briesmīgi skanēs, bet cenu klāt šim komplektam, ko ir iespējams dabūt. Ja nepārtraukti izvairās nosaukt atalgojumu, tad tas nozīmē, intervētājs uzreiz jau pieņem, tad viņš gribēs vairāk, nekā mēs esam gatavi maksāt, un te būs problēmas runāt tālāk. Tā kā, ja intervijā tiek uzdots jautājums, kādu algu jūs vēlētos saņemt, būt gatavam atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Var nosaukt nevis konkrētu ciparu, var nosaukt, protams, arī diapazonu, kurš ir vēlams šaurāks par to, kas ir rakstīts sludinājumā. Var teikt arī atbildi, protams, manas atalgojuma vēlmes iekļaujas jūsu diapazonā, tad arī vismaz būs skaidrība, par ko mēs runājam. Ja gadījumā atalgojuma vēlmes uzreiz iziet ārpus diapazona, arī to vajag pateikt. Protams, ir gadījumi, kad organizācijām ir iespēja maksāt arī nedaudz virs noteiktā atalgojuma, ja viņi atrod tiešām to kandidātu, kur viņi tiešām vēlas un kur viņi redz, jā, šis ir tieši tas, ko es gribētu nolgot. Tas, ko nevajadzētu darīt, ir nevajadzētu sākt paskaidrot, kādēļ es tieši šādu atalgojumu vēlos. Tā ir diezgan vienkārša saruna. Cik tu vēlies? Es vēlos tik nevis tāpēc, ka man ir mājās kaķītis un man patīk ceļot un es gribētu jaunu mašīnu iegādāties un vispār es plānoju pieteikties kredītam, tāpēc man vajadzētu šādu summu. Pirmajā intervijā, un es pat teiktu arī otrajā, trešajā, šādas nianses topošiem darba devējiem īsti vēl nav nepieciešams. Atgriežoties pie paša pirmā jautājuma, ar kuru arī mēs uzsākām šo sarunu, kā tad īsti ir? Vai darbiniekam ir jāgaida, kad vadītājs uzrunās viņu ar algas pielikumu, vai tomēr pašam jāiet prasīt? Teikšu, kā ir atkarīgs no situācijas. Normālos uzņēmumos parasti reizi gadā ir pārunas par atalgojumu. Un patiesībā tā būtu viena lieta, ko es ieteiktu arī visiem vadītājiem, pilnīgi noteikti svēti pie tā turēties, ka reizi gadā ar savu darbinieku par atalgojumu ir jāplāno atsevišķa saruna. Pat ja saruna ir šogad tava alga nemainās, tāpēc ka
tik un tā, tai ir jābūt atsevišķai sarunai, lai darbiniekam nav jāmin, kas tad šobrīd notiek ar manu algu, vai viņi palielināsies vai nē, kāpēc, kādu iemeslu dēļ un kādi ir noteikumi. Tā ka, es teiktu, ka tai sarunai reiz gadā ir jābūt. Ja darbinieki jau ļoti labi zina, kurā laika periodā atalgojuma pārunas notiek, kurā laika periodā uzņēmums pārskata algas, un tā ir ierasta prakse, un nekas ekstraordinārs ārpus noteiktā nav noticis, protams, ka labākais variants ir sagaidīt tieši šo laiku, šo sarunu, un tad arī atklāti izrunāties. Bet ir situācijas, ka darbinieks ir uzrunāts, un viņam ir izteikts labāks piedāvājums. Un, protams, ka mēs to apsveram, un tajā brīdī darbiniekam vajadzētu aiziet aprunāties arī ar savu vadītāju. Pie tam, ja labāks piedāvājums tiek apsvērts tikai dēļ algas, tad sarunai ir jābūt īpaši garai. Ja labāks piedāvājums tiek apsvērts ne tikai dēļ algas, bet arī daudz citu iemeslu dēļ, protams, ka tos arī ir ļoti vērtīgi izstāstīt un par tiem izrunāties, bet noteikti ir tad jāiet runāt. Var gadīties, ka pēkšņi darbiniekam atkal mainās visa dzīves situācija, un viņš saprot, nevar, ja man ir jāstrādā par to algu, kas ir tagad, es sāku sūtīt savus CV nākamajā nedēļā. Kā jau minēju, tā pati pēkšņi ģimenē var ienākt slimība vai notikt kāds nelaimes gadījums vai vēl kaut kas, gadās mums situācijas. Arī tad noteikti ieteiktu ieplānot sarunu ar vadītāju, izstāstīt situāciju. Reizēm divas galvas ir gudrākas un var atrast situāciju risinājumu pat tad, ja tas nav tūlītais atalgojuma pielikums. Katrā gadījumā tad inicēt sarunu un iet runāt arī ārpus tā atalgojuma pārskata perioda. Kuras būtu varbūt tādas vērtības vai ieteikumi, ko nodot jaunajām paaudzēm, lai sagatavotu viņus šīm pārunām par algu un par naudu? Man ir radies iespējas, ka jaunā paudze nebūtu nav tā vājākā šajās sarunās, ka patiesībā, ja mēs skatāmies, tad visgrūtāk par algu ir runāt tieši X paudzei. X paudzei kaut kā ir ieaudzināts, ka par algu jau mēs nerunāsim. Un man ir jāgaida, kad mani novērtēs, un ka tās sarunas par algu ir tāda ļoti, ļoti tabū tēma. X paudze tādā ziņā ir tomēr uzaugusi arī ar pārliecību, ka man vispirms ir sevi jāpierāda, un tikai tad es drīkstu kaut ko pajautāt. Mileniāls kaut kur pa vidu, viņi jau nedaudz brīvāk, nedaudz atklātāk runā, bet ja mēs domājam par Z paudzi, tad Z paudzei jau no paša sākuma ir pieejami gan Algas LV, gan Glassdoors, gan Meet Frank, gan daudz citu kanālu. Tagad ChatGPT, kuram pajautāt, cik tad apmēram šajā amatā pelna, un daudz brīvākas arī ir šīs sarunas. Tas, kas Z paudzei gan piemīt, un te ir stāsts no viena cita vadītāja, ko es agrāk satiku, viņa stāsta, man bija saruna ar inženieri, kurš ir tikko pabeidzis augstskolu, gadu strādā uzņēmumā. Un ar inženieri ir pārunas par algu, un viņš saka, es nevaru saprast, kāpēc es par savu algu 2 gadi strādāju uzņēmumā. Nevaru atļauties aizbraukt ceļojumā uz Alpiem, noīrēt jaunu dzīvokli, nopirkt mašīnu un principā dzīvot tā, kā mani vecāki dzīvo un kā es esmu pieredzējis dzīvot pie saviem vecākiem. Un tad ir droši vien tā latiņa arī jāpadomā, darbiniekam, kurš tikai 2 gadus strādā darba tirgu, tai dzīves latiņai nav jābūt vienādam ar cilvēkiem, kuri tirgu strādā 20 gadus, ir uzbūvējuši savu karjeru, pierādījuši sevi jomās un tiešām jau uzkrājuši to turības līmeni. Iespējams, ka tas ir tas lielākais šoks Z paudzei, ka kā mani vecāki taču pelnīja tik daudz, kāpēc es nepelnu tieši tikpat daudz uzreiz pēc universitātes. Tur būs kāds laiciņš jābūvē šī karjera. Man patīk, kā tu saki, ir jābūvē karjera un iespējams arī algas pielikums būvējās līdz ar manu pieredzi. Paldies, Anti, par sarunu. Un ir svarīgi apzināties, ka alga ir daļa no mūsu profesionālās dzīves, daļa no mūsu karjeras, un par to ir jārunā. Un šīm sarunām ir jāieplāno laiks, lai virzītos savā profesionālajā izaugsmē. Paldies par klausīšanos un uz drīz tikšanos!